gribētu šorīt sākt ar kādu priecīgu tādu, nu, kaut ko tādu jums pacelājošu un tā, lai jūs riktīgi pasmēdat. Bet, diemžēl, paši pirmie vārdi, kas man ir pierakstīti šajā lapā, ir cilvēks tev pievils. Cilvēki tev pievils. Diemžēl, lai cik tas būtu skumji, cilvēki tev pievils. Kuram jums ir tā bijis dzīvē, kad pacelt rokas, kuram ir vismaz viens cilvēks jūs ir pievīlis dzīvē? Kuram ir tā bijis, ka vismaz 3 cilvēki ir pievīluši? Kuram bijis tā, ka vismaz 5 ir pievīluši? Tad līdz 100 un tad mums nekalpos būs beidzies, ja? Un tie var būt visdažādākie cilvēki, vai ne? Tie var būt ne tikai tuvi draugi vai radinieki, bet tie var būt arī pārdevēji, tie var būt kolēģi, dažādi attāli cilvēki. Tie var būt kādi cilvēki, kas izdara pāri mūsu draugiem, kas varbūt nav tieši saistīti ar mums. Arī tie cilvēki ir mūs pievilkt. Un es pat gribētu šorīt tā teikt, ka iespējams viss neusticamākā persona uz visā šajā visumā ir tieši cilvēks. Un nenāca prātā kāds smieklīgs salīdzinājums, ka pat Ķīnā ražots tosteris ir uzticamāks par cilvēku. Viņš vismaz tu zini, ka viņš vienu dienu salūzīs. Tas ir skaidrs, vai ne? Nu, ļoti bēdīgi es jums ainu zīmēju. Nekas. Vismaz jūs smējaties, tad laikam par bēdu. Bet tas interesantais, tas, par ko es domāju, ka cilvēki mēs dalām viens otru tādās kategorijās, bet tikai 2 kategorijās. Mēs dalām, vai nu viņš ir cilvēks ir melns, vai nu balts, vai nu labs vai slikts. Vienreiz izdarīja kaut kādu sliktu lietu, viss tas ir sliktais, to mēs vairs nerunājam, vai ne? Bet, ja mēs tā dalām, mēs nevaram tikai šīs 2 kategorijas, vai mēs vispār dalām kategorijās, tad mums ir jāsaprot, ka mēs visi esam tajā melnajā kategorijā, diemžēl, un neviens neesam tajā baltajā. Vai paskatieties, piemēram, kā dala politiķis, vai ne, arī. Vai nu varonis, vai zaglis. Reizi. Nu, mēs skatāmies teiksim, kaut kāds raidījums, vai ko atkal tas ir nozadzis, tas tiešām valsts neizglābs, tas arī ir briesmīgs, vai tas kaut ko labi izdarīja. Atkal sazagās, viss tad atkal zagļu kategorijā. Mēs neiedomājamies, ka varbūt ir arī kāds, kurš vienkārši iet uz darbu, lai nopelnītu naudu, un viņš tur nemēģina neko. Varbūt ir vēl kāda kategorija, kur cilvēks grib tiešām kaut ko izdarīt labu, bet viņš nav nevienā prožektora gaismā, viņš neprātās mēdījos, varbūt tik daudz, varbūt ir vēl citas kategorijas, vai ne? Un tad ir jautājums, kurā no šīm kategorijām mēs ierakstam sevi. Ja mēs tā padomājam, nu, tas ir melnajā kategorijā, bet kur mēs esam? Tie ir 2 kategorijas, tikai melns vai balts. Viņš man izdarīja pāri, viņš ir melnē, kur es esmu. Un tā ir arī tā šīs dienas tēma, ka šī ir tāda ļoti, ļoti viltīga sātana taktika, kā mūs sanaidot. Respektīvi, izdarīt tā, lai mēs nepiedodam otram. Šodienas tēma ir par piedošanu. Un tad, kad mēs domājam, ka kāds ir idiots vai kāds ir kaut ko sliktu izdarījis, tajā brīdī mēs noliekam sevi tādā kā augstākā pozīcijā, tādā kā svētākā pozīcijā. Un tad mums ir ļoti, ļoti, ļoti grūti piedot. Trenārs skatās ar nesaprotošu sejas izteiksmi. Tā var būt. Kādreiz bija tā, ka man cilvēki ļoti, ļoti nepatika. Kādreiz bija tā, man nepatīk tur, nezinu, augsti rīti, ja, tur kaut kāds ēdiens un cilvēki. Tāda vienkārši kā kategorija. Un tad es kaut kad nesen sāku analizēt, kāpēc tā ir bijis agrāk un kas ir bija iemesli. Un sāku saprast, ka tas iemesls ir vienkārši, ka tas ļoti kaut kā stipri jūt, ja cilvēks man tiesā. Nu, tādu tiesājošu cilvēku, es domāju, arī jūs neapzināti pa gabalu varat redzēt. Ne? Pēc sejas izteiksmēm, pēc tā, kā viņš runā, kā viņš atbild. Un ļoti grūti ir būt kopā ar tādiem cilvēkiem, kas ir tiesājoši.
Un vakar gatavojoties, es sapratu arī tādu lietu, ka izrādās arī es pats daudz tiesāju citus. Es tā rakstu un tā, Dievs, slikti, stulbi, ka tā. Un iespējams arī tāpēc es esmu daudziem neesmu paticis kaut kādās dzīves situācijās. Tāpēc šodien ir tā, ka es ļoti cenšos dzīvot tā, lai tā piedošana būtu tā kā viena no raksturu šķautnēm. Vakar mēs ierunājām jau 12. naktī kaut kur. Viņš saka, bet kā tu zini, ka tu esi visiem piedevis? Un vai tu jūti, ka tu esi visiem piedevis? Es tā domāju, it kā jā, tāpēc, ka es nejūtu tādu melnumu līdz sirdī, tādu, kad es nenesu līdz tādu kaut kādu. Var jūs, ka tu kādam neesi piedevis, ir kaut kāda tā riebīga sajūta iekšā. Un es ceru, ka es visiem esmu piedevis, un ja es tēvs redzu manā sirdī, ka tā nav, es ceru, ka viņš man to uzrādīs. Un tad ir tāda rakstvieta Marka 11:26, ļoti smaga rakstvieta. Ja jūs nepiedodat, tad jūsu tēvs debesīs jums nepiedod. Labi, nepiedod. Kas nepiedod, vai ne? Škam vajag? Kāpēc mums to vajadzētu? Kuram ir kāda versija? Kāpēc mums vajadzētu tā piedošanu? Krista. Nevajag, kaškam. Var arī pēc paiztikt, vai nevar iztikt? Nevar iztikt? Kurš var iztikt? Grēka alga nāve. Aha. Par to mēs nonāksim pēc tam vēlāk, kas tad ir, ja tēvs mums nepiedod. Bet tas, ko es gribu nodot un pastāstīt šodien, ir, ka aiz katras tādas nepiedošanas, aiz katras tādas pārestības, kur kāds tev izdara pāri, vienalga, vai tā ir maza lieta vai ļoti liela lieta, stāv ļoti lielas sāpes. Mēs esam pieraduši skatīties ļoti egoistiski no savas prizmas, man izdarīja pāri. Bet reti, kad mēs aizdomājamies, kas tam cilvēkam ir bijis bērnībā, kas ir bijis ar viņu vecākiem, varbūt viņi ir skolā visādi pazemojuši vai visu kaut kādas lietas varbūt tam cilvēkam bijušas dzīvē tādas, ka viņš ir sev saaudzējis maskas, saaudzējis aizsargu mehānismus, saaudzējis tādas barjeras, sienas, kurās tu atnāc pie viņu, viņš jau tev iesit, un tad tikai sāk runāt. Tā, lai vienkārši, lai viss droši, lai viņam neuzbruk pirmajam, es uzbrukšu pirmais, tas ir tāds dzīvnieku instinkts, vai ne? Un man liekas, ka ja mēs labi saprotam to un bieži atceramies to, tad daudz vieglāk izprast citreiz. Labi, tas cilvēks varbūt ir kaitinošs, varbūt ir riebīgs, varbūt viņš kaut kā runā ne tā, bet arī viņam ļoti sāp. Jēzus to zināja, viņš teica Lūkas 23:34, viņš saka, tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Viņi nezina. Nav tā, ka cilvēks ar savām 6 maskām domā, es viņam apzināti. Tāpat vien man nav ko darīt. Viņš ļoti labprāt tā nedarītu. Viņš ļoti labprāt tā nedarītu, bet viņš nezina, ko viņš dara. Bija kāds eksperiments interesants cietumos, kur ir vīrieši. Vīri cietumā. Bija pat, nezinu, vai tas bija eksperiments, bet sāka pirmā doma bija tāda, ka bija mātes diena, un viņi uztaisīja akciju, ka cietumnieki var sūtīt savām mātēm kartiņas bez maksas. Aizsūtīt mīļkartiņu. Forši, akcija super izdevās, cietumnieki sasūtīja, visas tās kartiņas pat nepietika, tā kā. Un domāju, ļoti laba akcija, viss sanāca, kāpēc nepamēģināt to pašu tēvdienu, vai ne? Viņi pamēģina to pašu tēvdienu un pilnīgi, praktiski neviens no šiem vīriem nesūtīja gandrīz nevienu kartiņu tēviem. Un kāpēc tā?
Tāpēc, ka ļoti daudz tēvi ir bijuši ļoti slikti paraugi viņiem, viņiem bijuši ļoti slikts attiecības ar saviem bērniem. Un tam cilvēkam nav bijis laba tēva, kas viņu kārtīgi izaudzina. Viņam ir bijuši daudz sāpes dzīvē. Šo daudzo sāpju dēļ viņš ir darījis pāri citiem dzīvē. Viņš nonācis cietumā. Ko es ar to gribu pateikt? Tas ir tas pats, ka visām tām lietām, ko viņš ir darījis, tas rezultāts, tas ir tas pierādījums, kāpēc viņš tur ir cietumā, kāpēc viņam ir šīs lietas, ka viņš kādam gribēs darīt pāri, nozagt, piekaut, visādas briesmīgas lietas darīt, tāpēc, ka viņam apakšā ir lielas sāpes, viņam ir ļoti iespējams sačakarēts attiecības ar tēvu, tad cilvēkam vajadzēja būt viņa paraugam. Sieva mācījās teologu fakultātē, viņiem bija arī tāds interesants kurs, pastorālā padomdošana. Arī tur viņi man stāstīja, ka viņai bija kāda meitene, kur viņa ļoti kaitināja. Tā, ka liekas, kas tas ir, ja? Ziniet, tu sajūti citreiz. Intas maida, viņa zina to sajūti citreiz, tā, ka gribās uzšaut. Ko tu mani kaitini? Un tad viņi sāk ar viņu tajā pastorālā padomdošanā runāties, un viņiem tas uzdevums ir tieši tāds, ka vienam otru jāiepazīst ļoti dziļi. Jāizstāsta savus sāpes, savus problēmas, savus pārdomas. Un viņi uzzināja, ka šai meitenei ir bijušas problēmas ar tēvu, problēmas ģimenē, vēl kaut kādas lietas, un viņi sāk saprast to lielo sāpi aiz šī kaitināšanas. Respektīvi, mēģiniet vienkārši vienmēr iedziļināties cilvēku dzīvēs. Pirms jūs tiesājat, vienmēr ir forši padomāt, bet kāpēc viņš tā dara? Kas tur apakšā ir? Un ja tas tev īsti nepalīdz, un tik un tā negribās piedot, liekas, tā ir viņa problēma. Atcerieties Marka 11:26. Ja jūs nepiedodat, tad jūsu tēvs debesīs jums iedos konfektes? Arī nepiedos. Citreiz man liekas, cik var piedot, vai ne? Mums ir bijis tā kādreiz. Cik var piedot? Mēs jau 10 reizes šitam čalim piedot, jau. Atkal viņš var. Ir kādam variants, cik vajadzētu piedot reizes cilvēkam? Cik? Cik? Vismaz 4. Vismaz labi. Kristaps mieru piedot vismaz 4. 3 es tev reizes piečakarēju, tad vairāk nevajag, ja? Vēl viena man iespēja labi. Kāds vēl versijas, cik vajadzētu piedot cilvēku? 490 reizes pareizi. Bībelē mums saka, vajadzētu piedot 490 reizes. Mateja 18 tas ir rakstīts. Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai diezgan 7, vai diezgan 4 Kristap reizes? Jēzus saka uz to, es tev nesaku 7 reizes. Es tev saku 70 reizes 7. Bāc. Viņš ir, ne? 490 reizes un jāpiedod. Džeks man tik kapā, un tik piedod. Bet, ja Jēzus saka, neko darīt. Un turpat tālāk ir tā līdzība par kalpu. Zinat līdzība par kalpu, ja? Ir kāds šeit, kas nezina? Varbūt vienkārši tā, ka nezina. Līdzība par kalpu, kurš nepiedod, ja? Viņš ir parādā milzīgu naudas summu, mūsdienu naudā pārēķinot jau varbūt kaut kādu miljonu vai miljārdu, es neatceros, kā tur bija rēķināts. Un viņš lūdzās, lai viņam piedod, viņam tas kungs piedod, viņš iznāk ārā savam biedram 4000 eiro, ja mēģina izspiest. Tu žņaudziņu moci, tu man nodod, kas ir? Un tie pārējie biedri, ko tu uzzini, saskubst, aiziet pie kunga, izstāst, un kā viņš šitā, ja, kungs viņu sauc apakaļ. Tad kungs viņu pasauc un sacīja, tu nelietīgais kalps, visu tavu parādu es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Visus 2 miljardus. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Tālāk ļoti interesanta lieta. Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātāju. Reti, kad gadās draudzēs dzirdēt, vai ne, to, ka kāds tiek nodots spīdzināšanai. Līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tagad skatieties vēl interesantāk. Spīdzinātājiem, ja?
tā arī mans debesu tēvs jums darīs. Ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Ojejoj. Tātad, Jēzus ko saka? Kāpēc ir jāpiedod? Es prasīju, ja? Kāpēc es piedod? Viens no iemesliem. Tēvs mums tā darīs. Spīdzinās. Es negribētu, lai viss varenais, visum radītājs man spīdzina. Es nezinu, kā jums varbūt jūs gribās pamēģināt. Traki, vai ne? Bet kas notiks, kad jūs piedosiet 490 reizes? Tad viss piedeva un 491. Tad es viņam atriepšos. Ko? Kā es domāju, kas būs, ja jūs būsiet vienam cilvēkam piedevis 490 reizes? Kāda jūs būs sirds attieksme? Man liekas, ka ja tu vienam cilvēkam no sirds strādājas un piedevis 490 reizes, tev sirds kļūst tik mīksta un tik piedodoša, ka pēc tam jau tev vairs nebūs jādomā, kura tā ir reize. Un ir visādi pētījumi par to, ka cilvēkam paradums rodās 20 dienu laikā, 30 dienu laikā, no apmēram mēneša laikā. Es domāju, ka tik ātri, diez vai var 490 reizes savākt, ka var izveidot pieradumu, piedot, vai ne? Var izveidot šo pieradumu. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, kā Dievs risina piedošanu, es domāju, kā viņš risina. Mums ir tā, tu esi melnajā kategorijā, tu izdarīji pār manam draugam, tu tur vai tā novadīji komandu, tu tur šitā man pateici, viss, tu esi tur nenāc klāt. Dievs, ko izdara? Es viņam iespļauju dvēselē, pat nevienu reizi vien, un viņš par to domā, kā sodīt savu dēlu manā vietā. Ko? Nevis, lai mani sodītu, bet savu dēlu viņš izdomā tā, nē. Cilvēks visu čakarē, viņš man tad galīgi nē, labi, kaut kas jādara, ko lai varētu tādu. Tas man iedvesmo, jūs ne? Vai? Kur tas iedvesmo? 5 cilvēkus. Arī nostīt. Labi. 10 personāži, kuriem ir visgrūtāk piedot. Nu, tāds, varbūt, ka ir vēl. Tas tāds sarakstīts man sanāca. Un 10. vietā ir auto vadītāji. Ko tu man izlīti priekšā? Un tad ir 5 lama vārti. Piedodies, ka es nolamājos. Un atkal izlīti priekšā. Kolēģi, ir jūs kādreiz kaitinājuši? Vai ne? Darbā. Tā un šitā, un ka tu neizdarīji laikā, un ka tu to un šito man būs galvu noraus. Bērni, kurš skaitina viņa bērni? Neviens necels roku, bet sirdī visi padomā. Jā. Lūdzu, saldumiņu, lūdzu, var saldumiņu, lūdzu, saldumiņu. Kad būs saldumiņš? Varēs kūku, kad būs kūku, kad būs kūkā. Nebūs. Es tā sāku. Bērniem ir tā, ka vecākus bērni pa dienu spēja tik daudz nokaitināt, ka tas, ko es iesaku, ir vienkārši katru vakaru, kad tu aizliek gulēt, apgulies un vienkārši pasaka kaut vai pēc sevis, ka es piedodu viņiem. Es viņiem piedodu kārtējo reizi, bet es viņiem piedodu. Jo tas var savākties, varbūt tas liekas tā smieklīgi, bet tās lietas var savākties pa nedēļu, pa mēnesi, un tad ir vienreiz tāds bļāviens uz to bērnu. Ja. Labāk ir katru dienu piedot. 7. vietā, varbūt tās secība tur nav pareizi, ja, pēc prioritātēm, bet 7. vietā ir vecāki. Vecākiem arī ir ļoti grūti piedot, vai ne? Iespējams, ka viena no tām reizēm, kur visgrūtāk piedot vecākiem. Jo viņi reizē ir tie cilvēki, kuriem vajadzēja būt vistuvāk tev, viņiem vajadzēja par tevi rūpēties tā kā nevienam, viņiem vajadzēja tev iedot dzīves to gājumu, zināšanas, lai tu pēc tam nekluptu, lai tu pēc tam būtu spēcīgs. Un kaut kur viņi tev varbūt piečakarēja, kaut kur varbūt neatnāca uz izlaidumu,
varbūt piedzērās, varbūt vienkārši terorizēja ar emocijām, varbūt sita, varbūt nesita. Simtiem lietu, vai ne? Un citreiz liekas, man nav tēva, man nav mātes, es vispār neko negribu par viņiem zināt. Ir ļoti, ļoti, ļoti grūti piedot vecākiem. Laulātais draugs. Nesāciet, es neļauju man sākt par laulāto draugu runāt. Cik ir ļoti grūti piedot citreiz. Vai ne, Kristus? Kristus visu piedevis viņam, viss kārtībā. Vai ne? Traki. Mēs gājām ar sievu laulāto kursos. Kristaps tulkoja, toreiz atceros. Bija vai forši. Un vienu vakaru mēs braucam, kā jau vienmēr ir, ja ir kaut kas ļoti svarīgs un kaut kas ļoti garīgi iedvesmojuši un pacelējuši, Sātans mēģina visos veidos iznīcināt, visās sev. Kādreiz viņš tā darīja arī, ka mēs braucam uz dievkalpojumiem, pirms katru dievkalpojumu mēs vienkārši sastrīdējāmies, un tad slavēšanā stāv tāds, ko es viņam teikšu, viņai teikšu pēc dievkalpojuma. Un arī laulību kursos bija tā, ka vienu vakaru mēs braucam uz tiem kursiem, un sākam runāt par to, vai cilvēks izkrītot no 5. stāva nositās vai nenositās. Un man par visu varu vajag viņai pierādīt, ka var būt tā, ka nenositās. Kā tu mani nesaproti? Un mēs tā sastrīdējāmies, ka es vienkārši jau liekas, ka acis izsprāgs. Mēs piebraukuši pie viesnīcas, pie operas, kad tas viesnīcas, kas notika, mēs nekāpjām no mašīnas un vēl tur ņemamies un tā. Ļoti grūti piedot laulātājiem. Gribrētu redzēt? 5. vietā ir draugi. Bet par draugiem ir tāds jautājums. Vakar bija interesanti saruna ar cilvēku par to. Tāda kategorija kā essential draugi, tie, kas ir kādreiz tusējušies klubiņos un zina, kas ir essential, vai klubiņu draugi, vai draudzes draugi, vai pulciņa draugi, vai skolas draugi. Tie ir visi tie cilvēki, kas ir draugi tikai uz to brīdi, kamēr tu atrodies tajā vidē. Tu aiziet projām, ja tu vairs netusējies klubiņos, viņi vairs nav tavi draugi. Tu aiziet no draudzes, viņi vairs nav tavi draugi. Jautājums, vai tie ir tavi draugi, vai ne? Jautājums vispār, kas ir draugs? Vai tas draugs ir tas, kurš tev kaut ko dod, kā man labi no viņa? Vai tas ir kaut kas cits? Man liekas, ka ir daudz vieglāk piedot draugam, ja mēs šīs lietas saprotam. 4. vietā vidu darbinieki. Kurš man saprot? Ja ļoti grūti ir piedot. Lāna pat izlīd no pucadīša kadrīs. Ārprāts, vidu darbinieki. Tā, kas mums bija pirms tam? Jāsaprot, ka aiz katras pārestības apakšā liels sāpes. Labi. Es mēģināšu šoreiz saprast. Labi. Foršas tās tantītes. Ir arī forši ir darbinieki. Es jūs iedrošinu. Ir arī forši. Un īstenībā viņas viss ir foršas. Tikai citiem ļoti sāp. Ceļu policija, kuram ir bijis grūti. Ceļu policija. Aleluja. Kā tik viņi nav saukāti, jā, ne? Es jau briesmīgi iedomājos tavu profesiju, es nezinu, kas, kuram jurists, pie viņu, ja kāds jurists lūdzu piedodiet, jā, būtu par juristiem, tādu, un viņiem tur būtu 15 epiteti, kā apzīmēt, protams, ne jau tie jaukākie epiteti, kā apzīmēt juristus, kā viņi justos, ja domājieties, kā jūtās tie cilvēki, kuriem ir katru dienu jācīnās un jāčikarējās, viņus izsauc, un tur ir sievas sit vīru, vīrs sit sievā, bija pālī, un es nātiek, un mums nevajag palīdzību, jā, un viņiem tas ir jāredz katru dienu, un tad tu gribi, lai viņš ir priecīgs un smaidīgs, un tev, vai ne? Kaut kā grūti tas viss, bet, ja tu saproti tos darba smagumu, darba nopietnību, tad arī ir mazliet vieglāk. Vēl 2 pozīcijas, kā jūs domājat, kas tās ir? Un Dievam. Man liekas, viss grūtāk. Es pat nezinu, kur ir kura.
kur ir grūtāk, kur ir vieglāk, bet visgrūtāk, man liekas, piedot Dievam, piedot sev. Nu, Dievu ir ļoti interesanti, Dievu vienmēr ir ļoti interesanti. Bet īpaši arī tajā aspektā, ka viegli ir tad, kad cilvēks netic Dievam kaut kādā ziņā. Bet tad ir iespēja visādos veidos viņai parādīt, ka Dievs ir, vai ne? Nu, tas lēciens ir no šejienes uz turieni. Neticēju, nākamajā dienā ticēju. Problēma sākas tad, kad tu tici, ka Dievs ir. Tu pilnīgi zini, nav variantu, viņš ir, viss ir kārtībā. Bet Sātans tev ir tā piečakarējis ar meliem, tā ievilcis tādā labirintā, ka tu jau sāc ticēt pilnīgi citam Dieva raksturam. Tu sāc ticēt tādam Dieva raksturam, kur Dievs ir ļaunais, vai arī tāds, nu, šodien gribu būt labs, šitā nē. Kādam izdarīja pāri, kādam nē. Tie ir šausmīgi lieli meli. Un Sātam tas ir nenormāli izdevīgi, ka tu sāc jau domāt tā, jo tajā brīdī tu esi izveidojis jau priekšstatu kaut kādu summu, tu esi izveidojis jau kaut kādu apkopojumu, un tu jau sāc domāt par nevis tev vairs nav tik viegli pārliecināt, nekā to cilvēku, kurš vienkārši domā, ka Dieva nav. Jo tev ir jau, nu jā, Dievs ir, es no viņu baidos, bet man liekas, ka viņš nav žēlstīgs, viņš nav tāds, viņš ir tāds, jo es redzēju, cik daudz ir ciešana, cik man ir daudz bijis neatbildēt lūkšanu, tu sāc ticēt šiem te meliem, un tajā brīdī ir nenormāli grūti piedot Dievam. Un tu pats, protams, cik reizes kurš ir dusmojies uz sevi? Ir viena reize kaut dzīvē. Vismaz viena reize ir dusmojies katrs uz sevi. Un ne jau tajā reizē, kad nevarēja atvērt kolas buņģiņu vai šprotu buņģiņu, vai ne? Tajā reizē, Bet kā lai piedod? Nu labi, ir daudz, kuriem ir grūti, ja? Daudz ir mazliet, citiem varbūt vieglāk, bet kā lai piedod? Gribat kaut kādus pārdomus dzirdēt par šo? Efeziešiem 4, kurš zina, kas tur rakstīts? Kā jūs nezināt, kurš pants? Efeziešiem 4 ir teikts, ka lai saule nenoriet jums dusmojoties. Viņi smaida. Lai saule nenoriet jums dusmojoties. Ziemā ar bišķiņā atrakstā citu. Un aiz polārā loka tur vispār vienkārši 3 mēnešus var nepiedot. Pēc tam 3 mēneši visu laiku ir jāpiedod. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgs, un tas īstenībā arī mums pasaka, cik ātri vajag piedot, jo cik laika tev ir. Lai saule nenoriet jums dusmojoties. Un kā jums ir? Jums ir bijis tā, jūs sastriepties ar kādu ļoti, ļoti stipru nākamajā dienā uz darbu, ja? Nu, piemēram, aiz skolu. Cik jūs esat produktīvi tajā dienā? Nu tā, ka viss jāvipa, ko viss forši strādāja, veicās, iet uz priekšu, vai jūs domās vienkārši atkal un atkal nogalināt cilvēku, atkal, ko es viņam pateikšu, kad es atnāšu mājās. Ir tā. Tad pirmkārt jau jūs sevi aplaupat tajā brīdī, kad jūs neesat piedievoši pirms tam jau. Tas, kad ir šis laika limits, tas saules norietēšanas limits, man vismaz ir spiedis, nu tā papildus pušojas spiedis, tomēr ātrāk to izdarīt. Ir bijis tā, ka mēs ar sievu sakasamies tā, ka nu jau viss jau nav ko teikt, vai katrs gaida, kamēr otrs teiks pirmo vārdu, lai atkal viņam varētu uzdot virsū, un jau viss jau esam gultā, jau galvas spilveni jau. Tu centies, lai otrs dzird, ka tu esi neapmierināts, un tu kaut kā vēl gribi tur, un nedodies otrs aizviegu, tad ir celies augšā, mēs neesam izlīguši. Tas ir iedrošinoši, ja jūs mēģināsiet atcerēties to, tas palīdz. Un tas arī runā par to, ka jautājums, vai jūs, piemēram, kā jūs gribat labāk, ka jūs dzīve notiek kaut kā, nu vienkārši kaut kā veiksmu vai neveiksmu rezultātā. Datoros ir tāds termins pēc noklusējuma. Anders uzreiz saprata. Noklusējums, skaidrs, pēc defaulta, ja, kurš vēl labāk saprot, pēc tādu, respektīvi standartā, ja. Kaut kā notiek tā dzīve, vienkārši notiek. Vai arī jūs gribat tā, lai jūs veidojat to dzīvi.
jūs gribētu labāk. Lai jūs veidojat, lai jūs uzņematies atbildību par jums uzticēto dzīvi. Un tad, ja jūs uzņematies atbildību par to, jūs nedodat vietu vēlmei. Jūs piedodat līdz šim saulrietam, līdz aizmigšanai. Jūs vienkārši nedodat vietu vēlmei. Tādā veidā jūs tiešām uzņematies atbildību. Otrs punkts ir arī tāds interesants. Esi laipns, nevis tas, kuram ir taisnība. Saprotat, ja? Bieži vien mums ir taisnība strīdā vai kaut kādā projektā vai vienalga, kur mēs zinām, ka mums ir taisnība. Mums par katru varu ir jāpierāda tās. Mēs ar vienalga ar kādiem līdzekļiem vai ar jau mocīšanu mēģinām otram pierādīt, ka mums ir taisnība. Bet tas padoms ir esi laipns tā vietā. Labi, tev ir taisnība. Nu un tad. Nu un tad. Tev varbūt 10 reizes būs taisnība, bet katru reizi, kad tu mēģināsi šo taisnību pierādīt, tu atstāsi mazu naglas caurumiņu otrā. Zini, kā dēls, ja smuks dēls, viņu var sanaglot, naglas var izraut, viņš atkal būs dēls, vai ne? Smuks tīrs bez viena caurumiņa, pareizi. Ja? Nekas nepaliek, viņš iedzed 15 naglas, izvelk ārā, atkal smuks tīrs dēls, kā bijis. Nekas no tā nepaliek. Ir tāds ķīniešu sakām vārds. Ja tu meklē atriebību, tad tu vari sākt rakt 2 kapus uzreiz. Tu meklē atriebību, jo šī atriebība, šī nepiedošana, viņa tevi sagrauzīs no iekšējas. Un Bībele par to saka, mēs jau lasījām, vai ne? Bībele par to saka, ka tevi spīdzinās, nodos spīdzināšanai. Kas varbūt briesmīgāks par dvēseles spīdzināšanu. Tikai tas, ka tev nedod čipšus uzēst, ne? Kad visi ēd. Patīsam. Pasaule ir tāda, kāda viņi ir. Dievs to zina, mēs to zinām. Dievam nav jaunums, viņam nav pārsteigums šodien. Wow! Cik daudz briesmīgi cilvēku ir pasaulē. Viņš nesteigā tā. Oj, ko tagad darīt? Nu viss tagad. Kā es šito neparedzēju. Viņš zina, ka tā pasaule tāda ir. Viņš to visu zina. Viņš to zina, mēs zinām, ka viņš zina. Ko mēs varam darīt? Mēs varam vienkārši labi. Lai ir tādi, kas dusmojās, lai ir tādi, kas kašķējās, lai ir tādi, kas staigā kā uzpūtušies rūgumpoti. Bet ja mēs turpinam arī tā kā atbildēt uz to visu ar savām dusmām uz to, mēs esam vēl viens piliens, kas vienkārši ko mēs izdaram, mēs vienkārši ieliekam tajā, mēs vienkārši veicinām šo te dusmu piesārņojumu patiesībā. Mēs neesam nekas labāks par visiem tiem pašiem, kuriem mēs nepiedodam. Mēs vienkārši tieši tāds pats vēl viens dusmīgs radījums un ir lielāks dusmu piesārņojums. Un zaļie vienkārši atkal piesārņoja ar dusmām šoreiz. Zaļajiem atkal darbiņš. Tā jau kā labi, mēs zaļajiem dodam darbu. Nu tā, ironizējot. Bet trešais punkts ir tāds. Praktizē došanu. Praktizē došanu. Iedot. Man, visu man, kas man būs, kad man būs labi, kad man tur samaksās, kad es būšu laimīgs, kad man būs brīvdienas, kad man būs tas, kad man būs nauda beidzot, kad man viss liks mierā, kad pie manis atbrauks ciemos, kad viņi man sapratīs, kad man. Domās par to, kā sev atraut un iedot citam, tajā brīdī praktisē došanu. Tas ir tas, ko man liekas, ka mums Bībele māca visvairāk un tikt vaļā no šī sava ego un iedot otram. Tajā brīdī, kad tu iemācies arī dot otram visu kaut ko, vienalga, kas tas ir, tu iemācies arī piedot. Tā ir viena no došanas formām. Un ja tu neesi varējis dot neko citu, piedot, iespējams, būs visgrūtāk. Jo tas ir kā paradoks, vai ne? Viņš sastāv no visādām lietām, un piedošana ir tikai sastāvdaļa no došanas. 4. punkts ir lūdz par to cilvēku.
Un lūdzu, lai Dievs tev dod spēku viņam piedot. Ja citreiz mūsu varā varbūt pat nav sāpes pārvarēt. Bet vienam ir spēks, to iedot to spēku. Nekad nenovērtējiet par zemu lūkšanu spēku. Piektais punkts ir tāds, ka ja kāds izturs briesmīgi pret tevi, sāk tev uzreiz jau ar apvainojumiem, kāpēc es darīju, ko tu tāds, un tev vajadzētu vispār darīt šitā, un ja tu tajā brīdī atbild ar cieņu, ar laipnību, ar mīlestību, tā kā, es par to padomāšu, ok? Tā brīdī tu maini šo cilvēku. Tas ir bijis tā arī kādreiz. Tā uzmačīgi, jūs, ok? Tas cilvēks vienkārši aplaužās. Kāpēc tu man nesat pretī, kas ir, davai? Es esmu pieredzis, ka mums vārdu apmaiņa rās. Tā brīdī viņš mainās, viņš sāk domāt. Kas notiek? 6. punkts ir pārslēdzies no citu vainošanas uz sevis saprašanu. Mums ir jāiemācās būt tādiem, kurus nevar aizvainot. Grūti, vai ne? Tas ir tā viegli pateikt, bet es iziešu ārā, man droši vien kāds kaut ko, tu atkal idiots tāds. Bet tā ir baigā gudrība. Mums ir tiešām jāiemācās būt tādiem, kurus nevar aizvainot. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad tu jūties aizvainots, tu praktizē tiesāšanu. Kas notiek tev prātā, ka tu jūties aizvainots? Kāds tev pateica? Ja? Nu, tev tur kaut kas tur nesanāk, tev vajadzētu tā, tev vispār nevajadzētu tajā jomā strādāt. Ja? Un tu tajā brīdī domā galvā, kā viņš man tā varēja pateikt? Stulbens, idiots, kā viņš varēja, viņš ir tik neiejūtīgs, viņš man nesaprot. Tu jūties aizvainots, un tas viss rada to, ka tu viņu sāc tiesāt. Bet tas, ka tu viņu tiesā, tas jau viņu nedefinē, vai ne? Tas, ka tu viņu sāc tiesāt, nepadara viņu par vairāk vai par mazāk idiotu. Tas viņu nekādā veidā tava tiesāšana neietekmē to, kas viņš ir. Vienīgais, ko tu nodefinē tajā brīdī, ir tas, ka tu nodefinē sevi kā cilvēku, kuram vajag tiesāt citus. Tas ir vienīgais. Un es atradu pāris citātus no cilvēkiem, kas ir devuši kaut kādus padomus, kā ir vieglāk piedot. Nu, kaut kāds tā kā tipi un triki, kā ir anglis tips un triks, ja, tad ir padomi un triki, tā būs latviski. Padomi un triki. Karols Safords ir teicis tā, ka vienkārši atgādini sev, cik daudz tev nozīmētu piedošana, ja būtu tavu kārtu, ka esi kļūdījies. Nu, tagad viņš man sačaka, bet ja es tāpatās, cik man tas nozīmē daudz. Joyce Thompsons ir teicis tā, ka es tos cilvēkus, kas man ar pāri iedomājos, ka viņi ir bērni. Tad man kļūst vieglāk. Esat dzirdējuši tiem, ka, kam ir jāuzstājas, lai viņi iedomājas, ka viss ir pliki, un tad ir viegli uzstāties. Te ir višķi citādāk tā doma, te ir iedomājies, arī kaut kā tā līdzīgi. Iedomājas, ka viņi ir bērni. Un man ir bija nedomā par to visu aizvirst. Es tā nedaru starp citu. Neuztraucieties. Bet iedomājies, ka viņi ir bērni. Un ja tu iedomājies, ka viņi ir bērns, es kādreiz tā darīju, es domāju, tāds tur, jā, tur noskūtu galvu, tur tetovējumu, nospļaujās, tur ienāk tāds tramvajā, viss, un pirmā tu sāc jau tiesāt, jau tas tev jau atverās failiņš tāds, tāds, šitāds, tur rupšs, kādiņš tālāk, pilns, jā. Bet iedomājies, ka viņš kādreiz arī ir bijis tāds maziņš zīdēnīts. Kāda mamma viņu ir dzemdējusi, nesājusi, barojusi, lolojusi, varbūt vairāk, varbūt mazāk. Pat ja māma viņu nav mīlējusi, pat ja tēvs viņu nav mīlējis, bļāviens, tas ir Dieva bērns. Dieva bērns tas ir, tas nav... Un Dieva bērns viņš vienmēr, pat ja viņam ir 80 gadi, tad mums ir vēl vieglāk. Mums tikai jāiedomājas, ka mēs visi esam bērni.
Holija Čapman ir teikusi tāds vārds: atceries, kāpēc tu viņus mīli, jo mīlestība ir par piedošanu. Bībele mums saka to pašu Jāņa 3, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, ko mums patīk darīt, tiesāt pasauli kā tik notikai, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Džūlija Trotjēra teikusi tāds vārds: nespied sevi. Ja nejūt, ka var piedot, vismaz nereaģē uz dusmām. Galu galā piedošana atnāks, ja to ļaus. Man liekas, arī ļoti, ļoti vērtīga gudrība. Bībele par to daudz runā, par lēnprātību. Ne? Tas ir bijis tā, ka es esmu daudz liecinājis un jau droši vien drīz jau pārstāšu to darīt, jo cik mēs esam daudz sev kāvušies un visādi briesmīgi viens par to izdarījušies, bet pēdējā laikā mēs esam kaut kā iemācījušies vairs tik traki nežņaukt viens otru, pārnestā nozīmē. Man jāsaka pārnestā, jo man filmē pēc tam cietnās vārdā. Mēs esam iemācījušies nežņaut viens otru, un tas viens no foršajām lietām, kā to izdarīt, ir ok, baigās dusmas, izlaiž ārā, un pēc kaut kādas laiciņa, pēc kaut kāda, nezinu, kā nu kuram, ja, tas viss kaut kā aiziet, un tu sāc domāt, par ko es par biju dusmīgs. Tu mēģini atcerēties, nē, man paga. Es tikko biju tik dusmīgs, man ir jāsaval kopā, kas tas bija tāds, ko viņi man nepareiz izdarīja, bet vairs jau kaut kā jau pazūd jau tas viss. Tu saproti, ka tas viss bija pupu mizes. Tu saproti, ka tu viņu mīli, tu saproti, ka tāpat jūs būsiet kopā, jūs tāpat nešķirsieties, nu priekš kā man kāds strīdēties. Bet par strīdiem. Atkāpīt par strīdiem. Strīdi attiecībās ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Ko tu vienmēr saki? Ko ej projām? Ka tu strīdi attiecībās labi? Nē, ir labi. Un arī komandā strīdi ir ļoti labi. Jo kas notiek, kā es domāju, kas notiek attiecībās, ja viņās nav strīdi? Es domāju par to, vai par to, kas būs maizītis pēc tam. Kas notiek attiecībās, kad nav strīdi? Vienreiz es viņam nepiedodu un to un šito, viņš man tā, es viņam nepasaka, ja, kad es gribētu savādāk. Otrais, trešoreiz, piekto, vai ir gads, 2, 3, kas tad notiek? Tad ir atomkarš iet vaļā. Tas ir vēl labi, ja ir atomkarš. Tas ir labākais scenārijs. Sliktākais scenārijs ir viss ir tik augsts, ka attiecības tiek izbeigtas. Tāpēc es jūs tiešām iedrošinu saprāta robežās, nelietojot labu vārdus, nekaujoties. Man jāsaka, tas jau ir man filmē. Nekaujoties. Nebaidieties no strīdiem. Nedomājiet, ka tāpēc, ka jums attiecībās ir strīdi, ka tāpēc jūs esat slikts pāris vai slikti kolēģi vai jums komanda nestrādā. Tas ir super, jo tas strīds pēc tam paceļ augšā sāpīgu lietu, un jūs viņu pēc tam varat izrisināt. Super. Strīdieties, kamēr savu norit. Pēc tam ne. Kurš palikt tā? Vai šitas ir smagais. Mats Čails ir teicis, atsakies no visām cerībām uz labāku pagātni. No visām cerībām uz labāku pagātni atsakies vienkārši šodien. Nekad tas nenotiks, nekad nemainīsies to pagātni. Vai cik tu raudātu, un un es gribēju piedzimt tur, un es gribēju, lai es būtu siltaņās zemēs dzīvotu. Nekad nemainīsies tas. Tas ir gan skumīgi, gan arī forši īstenībā. Vismaz par kaut ko mēs varam būt droši, vai ne? Lūsija Graves ir teikusi tā. Tas kļūs viegli, ja atceries reizi, kad tev piedeva. Fokusējoties uz to, kā tas tev lika justies. Man grūti piedot, es sāku domāt, toreiz izdarīju baigo stulbību, man piedeva, kā es jūtos. Tik labi jūtos, labi piedod. Ņem manu mašīnu, tas nekas. Labi, neņemiet manu mašīnu. Traki vai ne? Par to piedošanu. Traki ar tiem mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem.
Bet šodien es vairāk tā kā pieskāros, vairāk centos runāt par mums mīļajiem, tojiem cilvēkiem. Varbūt vairāk, varbūt mazāk, varbūt vismaz ne tādiem, kas mums ir lieli ienaidnieki. Es īpaši nepieskāros tām lietām, kad ir jāpiedod tādam cilvēkam, kas ir lielākais pasaules ienaidnieks. Es ir nepieskaršos šodien tā tēmai. Un es gribu jums vienkārši teikt, ka nepārmetiet sev, ja jūs nevarat šodien piedot savam lielākam ienaidniekam. Jo es esmu sapratis, ka jau ir nenormāli grūti piedot tuviniekiem. Pat sievai, kas tev ir, no cilvēkiem viss tuvākais. Viņi zina tik daudz par tevi. Tas ir, viņai ir tik grūti piedot. Par kādiem ienaidniekiem mēs varam runāt šeit? Un tomēr arī to mūs aicina bija vēl darīt. Bet netiesā sevi par to. Piedot sev šobrīd, ka tu neesi varējis, ja tu neesi varējis. Un atceries, ka tas ir jau nākamais līmenis. Tas jau ir bišķiņ augstāk, tas jau ir tālāk. Lai arī kā mums gribētos ticēt, ka mēs jau esam visi super wow un jau attīstīti garīgajā jomā, varbūt vēl neesam. Tas nekas. Bet ko mēs varam darīt šodien? Mēs varam sākt praktizēt piedošanu saviem tojiem, vai ne? 490 reizes piedosim vienam, 492, tad, kad mēs būsim piedoši 500,049 reizes, varēsim sākt piedot ienaidniekiem. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mēs bieži cepamies par visādiem grēkiem. Visādiem. Tas uzpīpēja, tas neieradās laikā, tas to pateica, tas ne tā pielūdz Dievu, tas tur to, tas neaiz nepareizo draudzi, tas vēl kaut ko, tas dzērbišķiņ, tas vēl kaut ko. Bet mēs nekad nebūsim perfekti, nekad mēs nebūsim bez grēka, mēs nekad nebūsim ideāli. Un, lai arī mums ir viss šīs te mazās lietiņas katram ir kaut kāds mazais grēciņš, lielāks, mazāks, vienalga. Vienu lietu mēs varam darīt. Vienu lietu mēs varam izdarīt tādu, lai cilvēks ienākot draudzē, viņš redz, ok, te ir daudz, kas grēko, te ir vāji, visādi, bet viņš redz kaut ko, un viņš tomēr grib palikt. Kas ir tā lieta? Kas ir tā lieta, ko viņš var ieraudzīt? Jā, šī draudzē es gribu būt. Jā, šajā kolektīvā es gribu strādāt. Jā, tad cilvēki visu kaut kā tur ne tādu, bet šitā mēs varētu palikt. Tā ir tā, kad viņš redz, ka tas cilvēks piedodoši. Mēs varam praktizēt šo piedošanu, un tādā veidā mēs varam būt par gaismu. Jo atceries, ka tā, kad tu nepiedod, kas notiek, tu dari pāri tam cilvēkam, tu dari pāri vēl kādam ļoti svarīgam cilvēkam, sev, pēc tam tu kļūst par rūgumpodu. Es izstālušies kādreiz, kāds izstās rūgumpods. Pods pilns ar rūgtumu. Retīgs pods, vai ne? Tad tāds pods staigā ar visu savu rūgtumu un gāž virsū citiem vēl. Nekās man ir jādabon ārā tas rūgtums. Tātad tu izdarīji pār tam cilvēkam, sev un vēl citiem. Principā visiem ar vienu savu nepiedošanu. Es jūs iedrošinu piedot. Es zinu, tas nav viegli, bet es jūs iedrošinu to darīt. Lūgsim Dievu un lūgsim Dievu un visi, kas jūt, kad viņam sirdī ir grūti kādam piedot. Vienkārši varbūt var pacelt roku. Es mēģināšu aizlūgt kopā par tiem cilvēkiem, lai Dievs dod spēku. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par Tavu varu no vārdu, par Tavu žēlstību. Paldies par Tavu dēlu. Paldies, ka Tu esi risinājis piedošanu fantastiskā mums vispār nesaprotamā veidā. Tu esi upurējis vienīgo savu dēlu,
Mums tas nav saprotams, mēs to nesaprotam, mēs to pieņemam. Mēs par to esam pateicīgi, Tēvs. Mēs gribam to atcerēties katru reizi, kad mums izdara kāds pāri, katru reizi, kad mums ir kāda pārstība vai sāpes sirdī, mēs gribam atcerēties, Tēvs, ka Tu mums esi piedevis. Tad Tēvs lūdzu šodien, šorīt, katram, kungs, kuram ir grūti piedot, vai tas būtu Tēvs, viņš nav bijis klāt, vai tā ir māte, kur nav interesējusies par tevi, vai tas būtu laulātais draugs, kurš tevi kaitina, ja nesaprot Tēvs, vai tas ir kolēģis Tēvs, kurš tev dod pārāk daudz darbu, vai nenovērtē, vai boss, kurš nepieliek algas pielikumu tev Tēvs. Es lūdzu par katru, kungs, par katru dvēseli šeit, arī par tiem, kas mums skatās, par katru dvēseli, ka Tu mums dod spēku. Es saprotu, Tēvs, ka, lai piedot, mums ir vajadzīgas divas lietas. Mums ir vajadzīga gudrība, bet vēl vairāk mums vajadzīga žēlstība. Tikai ar Tavu žēlstību, tikai ar Tavu žēlstību citreiz mēs varam piedot. Un mēs esam radīti pēc Tava tēla, pēc Tavas līdzības. Tas nozīmē, ka Tu spēji piedot, un Tu mūs esi radījis, Tēvs, tādus, lai mēs spētu piedot. Es lūdzu, Tēvs, ka Tu tiešām no sirds dod fantastisku žēlstību un spēku, Tēvs, ir katram šeit, kungs. Katram, kuram ir bijis grūti piedot kādam. Tēvs, Tev lūdzu, ja kādam ir dusmas pret Tevi, Tēvs, es lūdzu, ka viņš neslēp tās dusmas, ka viņš nemēģina izvairīties no tām dusmām, ka viņš tās nes Tavā priekšā. Es Tev lūdzu, ka katrs, kuram ir dusmas uz Tevi, var atklāt Tev to pateikt, izsūdzēt, nožēlot, Tēvs. Es lūdzu, ka sētana mēls salūst, Tēvs, šajā brīdī par Tevi, ka par Tavu raksturu nav nekādas sašķobījušās informācijas, ka cilvēki var pat tiešām zināt patiesību par Tevi, kungs, ka Tu esi mūžīgs, Tu esi labestība, Tēvs, ka Tu esi mīlestība, Tēvs, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi perfekts. Tu esi tāds, kādu mēs nevaram būt šeit, Tu esi perfekts, Tēvs. Dod mums žēlastību Tev piedot tām sāpēm, ko mēs esam jutuši, Tēvs. Dod mums žēlastību Tev piedot, Tēvs. Es lūdzu arī par katru kungs šeit, kas ir grūti piedot sev, kas sev pārmet, kas domā, ka ko tad es izdarīju ne tā, es kādu pievīlu. Tu neesi perfekts, Dievs to redz. Tu neesi perfekts, nekad nebūsi perfekts šīs zemes. Tēvs dod žēlstību piedot. Dod žēlstību mums piedot. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev lūdzamies. Āmen. Lord,
Debes Tēvs, paldies Tev par Latviju, paldies, ka mēs joprojām dzīvojam brīvā valstī. Es lūdzu Tēvs, kungs, ka Tu sargā šo valsti, es lūdzu, kungs, ka šī valsts bīstās Tev, es lūdzu, kungs, par valdību, par prezidentu, Tēvs, kungs, par tiem, kurus Tu esi iecēlis, jo ir rakstīts savā vārdā, ka Tu viņus iecēli. Tēvs, un es lūdzu, kungs, ka sevišķi mēs varētu piedot viņiem, ja viņi dara kaut ko nepareizi. Tēvs, svētīt viņus, Tēvs, un kungs, ka mēs varam būt atšķirīgi no lielākās daļas Latvijas, kas nopeļ visu pēc kārtas, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, ka Tu lieti dievbijīgu valdību tiešām, kungs, ka tiem, kam tur nav jābūt, viņus paņem prom, ka Tēvs, kungs, ka Tu ieliec īstos cilvēkus un tie, kas tur ir šobrīd, Tēvs, kungs, ka viņi pat ja grib pieņemt nepareizes lēmumus, Tēvs, kungs, ka Tu viņiem dod tiešām tādu pārdabisku, tāds apstākļus, ka viņi pieņem pareizes lēmumus no Tevis, Tēvs. Un lūdzu, kungs, tiešām svētī Latviju, un es lūdzu, kungs, ka mēs spējam piedot, Tēvs, kungs, arī kā tauta, Tēvs, kungs, tiem, kas ir darījuši mums pār, Tēvs, un kad mums nav, Tēvs, tādas negācijas, kungs, par kādu citu tautu vai nāciju, Tēvs, bet ka mēs spējam mīlēt, Tēvs, un ka šī zeme tiešām pieder Tev no robežas līdz robežai, Tēvs. To mēs Tev ļoti lūdzam Jēzus vārdā. Amen.